Tā kā lielākā problēma ar pasaules un arī vietējo dišķibeli ir tāda, ka ir vienkārši nespēja aprakstīt, kāds izskatās tās tautas vārdiem runājot dibens, nav arī iespējams pierādīt, ka kļūdās tie, kas saka, nu jau iet uz labo pusi. Statistiķi šonadēļ ziņoja, ka cenu kritums Latvijā joprojām turpinās, tomēr deflācijas līmenis ir vairs tikai 0,1% salīdzinot ar mēnesi iepriekš. Tomēr tas ir uz papīra, kamēr daudz teiks, ka viss ir palicis tikai dārgāks. Kamēr ekonomiski domājoši prāti turpina daudzināt par ekonomikas atlapšanu un arī par pirmajiem tās zaļajiem asniem, ko vairs nekāda salna nenokodīs, der atcerēties, ka mūsu valūta ir gluži vai pieķēdēta pie eiro, kas šonadēļ piedzīvoja gana dramatisku vērtības kritumu pret ASV dolāru. Svetlana Leitāna tāpēc šajā nedēļā pētīja eiro mēroga procesus un to, vai tas, kas mums likās kā vieglas iesnas, patiesībā nav krietni smagāka liga. Eiro ir apdraudēts, tas sabruks kā bābeles tornis. 50 uz 50, ka eiro izdzīvos. Pastāv skaidrs eirozonas sabrukuma risks. Eiro liktenis lielā mērā ir atkarīgs no Krievijas. Tie ir tikai daži satraucoši virsraksti, kas teju katru dienu rotā ārzemju preses lapas. Satraukums par eiro nākotni nerimstas jau aptuveni pusgadu. Analītiķi brīdina, ka sabruks ne tikai eiro. Iznīcībai esot pakļauta visa Eiropas Savienība. Eiropa saskars ar lielāko pārbaudījumu pēdējās desmitgadēs. Eiro ir apdraudēts. Ja kritīs eiro, tad kritīs ne tikai valūta, bet gan daudz vairāk. Kritīs Eiropa un visa Eiropas Savienības ideja. Eiro vēsture nav gara. To ieviesa 1999. gadā un netrūka pareģu, kas eiro solīja ātru galu. Toreiz tā vērtība bija aptuveni $1,18. Pirmie gadi nebija viegli, taču 2000. gadā eiro sāka atkopties. Nāca Grieķijas iestāšanās eirozonā. Tas izraisīja eiro pārdošanas vilni. Eiro vērtība no 96 centiem nokrita līdz 82. Vēlāk visa uzmanība tika pievērsta ASV problēmām. Tikmēr eiro uzņēma apgriezienus un 8 gadu laikā uzkāpa jau līdz $1,6. Līdz ar problēmām Grieķijā eiro vērtība atkal samazinājās un pašreiz tā cena ir starp savu zemāko 0,82 un augstāko 1,6 punktu sasniedzot aptuveni 1,3 atzīmi. Eiro kritums ietekmē arī Latvijas iedzīvotājs. Tiesa, šī ietekme nav tikai pozitīva vai negatīva. Piemēram, zema eiro vērtība attiecībā pret dolāru nozīmē dārgus eiro kredītus, dārgu ceļošanu ārpus eirozonas. Taču eiro kritums un dolāra kāpums ir par rokai eksportētājiem. Šī situācija uzlabot to ražotāju konkurētspēju, kuri eksportē ārpus eirozonas. Piemēram, ja vēl pirms gada pārdodot preci par 100 000 ASV dolāriem, pretī varēja saņemt 40 000 latu, tagad 59 000. Tomēr nerimstošās runas par eiro sabrukumu daudziem liek spicēt ausis. Tieši eiro kursa kritums galvenokārt veicināja bažas par eirozonas finanšu sektoru stabilitāti. Analītiķi izsakās, ka Eiropas Savienība kļūst par bēdu ieliju, nevis uzplaukuma simbolu. Tuvākajā laikā droši vien, kad tirgus uzticība eirozonai tik ātri neatjaunosies un iespējams tirgus dalībnieki izvēlēsies vēl joprojām spekulēt uz eiro vērtības kritumu. Tiklīdz valstis spējas parādīt, ka uzticami viņi spēj kārtot savus finanses, dzīvot pēc ieņēmumiem un izdevumiem un nedzīvot lielos parādos, tad šī uzticamība atkal atgriezīsies atpakaļ. Tomēr tas visticamāk nebūs ātri. Turklāt situāciju sarežģīja tas, ka pašreizēji ekonomiskie apstākļi eirozonas valstīs atšķiras un līdz ar to trūks vienprātības par veicamajiem pasākumiem. Vai eirozona sabruks? 50 uz 50. Lielā mērā tas būs atkarīgs no Vācijas. Grieķija ir gatava veikt un ir veikusi pasākums, kas bija nepieciešami. Tagad Eiropai ir jādara savs darbs, lai palīdzētu šai valstī. Diemžēl pastāv problēmas ar Vāciju. Tā nevēlas palīdzēt dienvidniekiem, kas nonākuši nepatikšanās, jābūt politiskai gribai, lai saglabātu eiro. Ja tādas nav, būs sabrukums. No vienas puses ir tādas valstis kā Grieķija, Spānija, Īrija un Portugāli, kam ir nepieciešama stimulējoša monetārā politika. Savukārt no otras puses ir Francija un Vācija, kur ekonomika ir stabilizējusies un atkopjas, un šāda politika var radīt inflācijas riskus. Tāpēc arī notiek cīņa starp pēdušo un nēdušo.
Tomēr runas par eiro sabrukumu Latvijas analītiķi uzskata par pārspīlētām. Tā esot spēle, kurā kāds gūst arī labumu. Paziņojums taisa tirgus spekulanti, pozitīvā nozīmē, lai vienkārši šūpo to naudu, lai iegūtu dažādās darbībās un transakcijās valūtas tirgu iegūt peļņu. Tas ir tāpat, ja mēs paņemam, ja tuvāk varbūt ir Latvijas gadījums, 2 gadus atpakaļ ļoti, teiksim, agresīvās runas par devalvāciju, kuru solīja bez mazliet tūlīt pat, viņa nav notikusi. Mēs redzam, kā izskatās scenārijs, ka šī trakākie pareģojumi nenotiek. Pagaidām neviens atbildēt nevar, kas notiktu, ja eiro sabruktu. Skaidrs ir tikai tas, ka Eiropas nacionālās valūtas sabrukums būtu nepatīkams visai Eiropai. Tas būtu vienkārši viens no tādiem reģiona konkurēt spēju zaudējošiem faktoriem. Jo mums tomēr ir jāsaprot, un Latvija daļa no tā, ka šobrīd konkurence notiek nevairs starp valstīm, bet jau starp reģioniem. Un šie reģioni ir neapšaubām ASV, pēc tam nāk Japāna, Ķīna, Indija, Krievija un Eiropa. Eiro ir kā ekonomikas dzinējspēks attīstībai, tāpēc valstis pie tā turēsies. Par to liecina arī valstu vienošanās izveidot stabilizācijas fondu eiro glābšanai 750 miljārdu eiro apmērā. Šāds glābšanas plāns bija gandrīz vienīgā iespēja pēc tam, kad sāka strauji kristies ne tikai Grieķijas, bet arī Portugāles parādzīmju vērtība. Ar šo soli Eiropas komisija un centrālā banka būtībā atzinušas, ka eirozonā tomēr ir problēmas. Tomēr par spīti glābšanas plānam Bloomberg apkopotā informācija liecina, ka liela daļa investoru joprojām prognozē Grieķijas bankrotu, kas var izraisīt domino efektu. Vai Grieķija var sagraut eirozonu? Patiesībā nevar, tāpēc ka Grieķija ir tikai 2,66% no eirozonas. Kas tur eirozona? Vācija. Vācija sastāv 27% no eirozonas. Un faktiski, ja mēs runājam par valūtu, vienmēr aizmugurē ir ekonomika, vai ne? Vācijas ekonomika ir konkurētspējīgākā Eiropas Savienībā, līdz ar to eiro sabrukums nav iespējams. Ne tas, ko Grieķija darīs, izšķirs eirozonas nākotni, bet tas, ko darīs stiprais kodols, tāds kā Vācija. Eiropā jāstiprina ekonomikas vadība, kā arī iekšējo budžetu uzraudzība, lai novērstu jaunas krīzes. Tāpēc šajā brīdī Eiropas Savienības vadītājiem un iestādēm atkal jāizrāda stingra politiskā griba. Vai eiro izturēs spiedienu? Eksperti pārliecināti, ka jā. Jautājums tikai par kādu cenu. Turklāt garantēts vairs nav nekas. Ne dolārs, ne eiro, ne ASV un arī ne Eiropas Savienības turpmākā pastāvēšana līdzšinējā stāvoklī. Svetlana Leitāne, Aivars Baltmanis, LNT. Tas nozīmē, ka katrs, kuru interesē šīs temats, acīm redzot, nākas secināt un turēt acis vaļā uz to, kas notiek vāciski un franciski runājošajā zemē. Bet katra valūta, acīm redzot arī eiro, ir gluži kā karoks, kas lokās līdzi pasaules vējiem un ko arī stiprāka vētra var pamatīgi saplojnīt. Tomēr, kā šonadēļ esam uzzinājuši arī ar pašu vēju, un šim vārdam Latvijas dzīvē ir jo īpaši pieskaņa, nedienas nebūtu nav galā, un varbūt tās ir tikai tā pa īstam sākušās. Un par to mēs esam gatavi stāstīt top